Radio Alise Plus skan ziņas bez robežām. Studijā Juris Saukāns. Vācijas kanclers Friedrichs Mercs šodien piezvanīja Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim un aicināja spērt enerģiskus soļus cīņā ar korupciju. Šis aicinājums seko kukuļošanas skandālam, kas satricinājis Kijivu. Kā jau stāstījām, vakar pēc Zelenska prasības atkāpās enerģētikas un tieslietu ministri saistībā ar milzu naudas atmazgāšanas schēmu enerģētikas nozarē. Zelenskis savukārt pastāstīja Mercam par skandālu izmeklēšanu un apsolīja pilnīgu pārredzamību, ilgtermiņa atbalstu neatkarīgām pretkorupcijas iestādēm, kā arī turpmākus ātrus pasākumus, lai atjaunotu Ukrainas iedzīvotāju, Eiropas partneru un starptautisko donoru uzticību. Jāatzīmē, ka kopš 2022. gada februāra Vācija bija otrā nozīmīgākā palīdzības sniedzēja Ukrainai. Vakar Merca preses sekretārs Štefans Kornēlijus žurnālistiem pauda, ka Vācija ir noraizējusies par pašreizējo skandālu, jo īpaši tāpēc, ka tas attiecas uz nozari, kas ir saņēmusi ievērojumu Vācijas atbalstu, proti enerģētikas infrastruktūru. Vienlaikus Kornēlijus norādīja, ka tas neietekmēs Vācijas maksājumus. Vācijas valdošā koalīcija ir vienojusies par procesu, kādā būtu jānotiek iesaukšanai bruņotajos spēkos. Jaunais militārā dienesta modelis bija izraisījis nopietnas domstarpības, taču nu ir nolemts, ka, ja brīvprātīga iesaukšana armijā nesasniegs rekrutēšanas mērķus, tad plāns ļaus parlamentam uzsākt obligāto militāro dienestu jauniem vīriešiem, kas tiks izvēlēti pēc nejaušības principa. Amerikas Savienoto Valstu Kongresa apakšnāms pārstāvju palāta pieņēma finansējuma likumprojektu. Tas ļaus atsākt ASV valdības darbu. ASV prezidents Donalds Trumps trešdien to parakstīja. ASV valdības darbs tiks atsākts pēc 43 dienu ilga pārtraukuma, kas ir ilgākais ASV vēsturē. Francijas prezidents Emmanuels Makrons paziņoja par 4,2 miljardu eiro finansējumu militārām darbībām kosmosā līdz 2030. gadam. Mūsdienu konflikti jau notiek kosmosā un nākamie kari sāksies tur, viņš paziņoja, izceļot Krievijas radītos draudus. Krievijas kosmosa kuģi novēro Francijas satelītus, notiek masveida GPS signālu traucēšana un kiberuzbrukumi kosmosa infrastruktūrai, pauda Makrons. Latvijā Saeima galīgā lasījumā pieņēma izmaiņas būvniecības likumā. Tās paredz ieviest vienotu reģistrācijas procesu gan būvniecības sākšanai un būves reģistrācijai, gan arī būves īpašumtiesību nostiprināšanai. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētājs Oļegs Burovs pauda, ka vienots būves reģistrācijas process atvieglo administratīvās procedūras, jo nevajadzēs staigāt pa vairākām iestādēm. Vēl Saeima šodien nodeva skatīšanai Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā grozījumus imigrācijas likumā. Tie paredz stingrākas prasības ārzemniekiem, kuri uzturas Latvijā, un nosaka iespēju anulēt termiņu uzturēšanās atļauju personām, kas atkārtoti pārkāpj likumu. Pret priekšlikuma tālāku virzīšanu šodien balsoja Progresīvo un Stabilitātei deputāti. Augšdaugavas novadā aizvadītajā naktī tika dzēsts paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks, kā ziņo Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Neilgi pēc pusnakts pienāca izsaukums uz Augšdaugavas novada Kalkūnes pagastu. Tur dega neapsaimniekotas ēkas otrais stāvs un jumts 200 kvadrātmetru platībā. Ludzas novadā 5 pašvaldības objektus pielāgos patvertņu vajadzībām. Mērķis ir uzlabot civilās aizsardzības infrastruktūru Ludzas novadā, pašvaldības telpas pielāgojot 3. kategorijas patvertņu ierīkošanai. Projektu kopējās izmaksas ir 229 000 eiro, lauvas tiesa no šīs naudas Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums. Ludzas novada pašvaldība līdzfinansē nepilnus 35 000. Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības dome šodien pieņēma lēmumu par pašvaldības apbalvojumu goda raksts, gada balva un mūža ieguldījums piešķiršanu vairāk nekā 30 nominantiem. Apbalvošana notiks Latvijas Republikas proklamēšanas 107. gada dienai veltītajā svinīgajā pasākumā, kas norisināsies 18. novembrī Daugavpils teātrī. Ieeja pasākumā ar ielūgumiem. 5. un 6. decembrī Daugavpils boksa zālē, Cietokšņa ielā 61, norisināsies Ziemassvētku boksa turnīrs zēniem. To organizē Daugavpils sporta skola. Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļa aicina visus interesantus atbalstīt jaunos sportistus un vērot aizraujošas cīņas Daugavpils boksa zālē. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām satura atbildes Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Radio.